Pēdējās nedēļās iedzīvotāji pauduši neapmierinātību ar ielu un ietvi tīrību pilsētā. Kājām gājējiem ir grūti pārvietoties pa piesnigušajām un pie daudzām iestādēm un privātmājām pat netīrītajām ietvēm. Savukārt autobraucēji pārmet, ka sniega vaļņu dēļ Jēkabpils šaurākās ielas drīz no divvirzienu kļūs par vienvirziena ielām. Aivars Kraps, ceļu ielu fonda un pārvadājuma nodaļas vadītājs, stāsta, ka pašvaldības ielu un ceļu fonds ir piedzīvojis dramatisku samazinājumu. Ja 2008. gadā tam valsts piešķīra 750 000 latu, bet 2009. gadā 350 000 latu, tad 2010. gadā tikai 221 000 latu. Mums ir jāsabalansē tagad šī bargā ziema ar to, kas būs, kad sniegs nokusīs. Jo nenoliedzami bedarītas būs ļoti daudz, un arī viņas būs jālabo. Tā kā mēs cenšamies kaut kādu atrast vidusceļu, lai daudz maz ir tagad normāli, un lai būtu normāli arī pēc tam. Jo tagad mēs varam aizvest visu sniegu, un bedarītas pēc tam nelabot. Trešdien pabeigta pilsētas centrālo ielu tīrīšana, bet ceturtdien saimnieciskie dienesti uzsāka pilsētas mazo ielu tīrīšanu, jo līdz šim lielā darba apjoma dēļ ātrāk notīrīt mazās ielas nav bijis iespējams. Prioritāri vispirms tīrītas ielas, pa kurām dodas Sijā Jēkabpils autobusu parks, pilsētas un rajona pasažieru pārvadājuma transports. Sniegs ir izvests no Pasta ielas virzienā no Jēkabpils valsts ģimnāzijas līdz centram kreisajā pusē, bet naktī uz 5. februāra sniegu izveda Brīvības ielā virzienā no Vecpilsētas laukuma līdz ģimnāzijai, kā arī daļēji Pormaļa ielā. Turpināsim vēst Pormaļa ielas šonakt. Otru to pašu pusi pabeigt, kā arī Palējas ielas dārziņā, uz Palējas ielas apmēram 30–40 metru labajā pusē pie dārziņa, lai vecāki var nolikt normāli mašīnas, bērnus aizvest uz dārziņu. Rīgas ielā pie pamatskolas no Skaubīšu ielas līdz mājai numur 200 labo pusi izvedīsim. Kā arī Rīgas ielā sūdzības bija no skolas, ka pretī grāmatnīcai Zvaigzne, tur no Luksafora līdz Pieturē ir liela sniega kaudze, un tur bērni izklaidējas lecot iekšā, un tur mēs izvedīsim, lai viņiem tur nebūtu tādas iespējas. Tāpat sniegu plānots izvest no teritorijām pie Jēkabpils 2. vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņš. Ar speciālo ceļu tīrīšanas tehniku, jeb tā saucamo sniega pūtēju, šodien tika attīrīta arī Kļavu iela. Tāpat tiekot reaģēts uz iedzīvotāju sūdzībām par sniega kaudzēm, kas traucē autovadītājiem pārskatīt krustojumus. Daudz sūdzību saņemts arī no daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem par grūti izbraucamām iekškvartālu ieliņām. Tas viss saistīts ar to, ka šauras tās iekškvartālu ceļi šauri ir, un tas, ka saliktas automašīnas haotiski ir krustām šķērsām, un ar tehniku ir ļoti grūti izbraukt un iztīrīt kaut ko. Pēc sniega izvešanas minētajās vietās tikšot analizēti izdevumi un lēmts, vai sniegu izvest arī no citām ielām. Pat laban situācija pilsētā tiekot vērtēta kā apmierinoša.